top komentārs. Nu, nekas tur jauks nav. Man pat pēc nepilna pusgada izkrita 2 implanti. Tā kā nevajag, labāk slavē savu pakaļu, kā tur vēl nav izurpti zobi. Neticiet! Neticiet zobārstiem, neticiet implantiem, nekam neticiet. Cilvēki tik savādi ir un tik jocīgi ir, ka es pilnīgi šokā esmu. Pirmkārt, nepastāst savu situāciju, tur noteikti parunāt, un gan jau, kad pat vainīgi arī būtu. Vai nu, vēl es domāju, ir tāda lieta, kad varbūt ir bijusi pie tādiem zobārstiem, kas ielikuši implantus un uzreiz ir salikuši kroņus pa virsmu. Es to cenšos saprast, es nesaprotu, kāpēc tā dara. Ja nu kauls ir baigais, dzelzbetona kauls tur ieskrūvē, varbūt tas, ka tā turās, bet gan jau, kad sieviete ir tāda vecāka, vai ne, un tas kauls jau nav tur tāds baigi super stiprais, un padomāsim tehniski, loģiski, vai ne? Pieņemsim arī, ka mīkstā betonā ieliek kaut kādu, pieņemsim, stieni, viņam ir jāsakalst, lai viņš paliktu stingrs, tāpat ieskrūvēt implants, tiem implantiem jāiejauk kaulā, tas tāpatās tu salauz roku, un sastālē viņu kopā, paiet kaut kādu mēnešu, kamēr kauls savu kopā, tāpat implants jau. Kāpēc pieņemsim uz salauztu roku liek ģipsi? Nu, padomājiet, liek ģipsi varētu tur nelikt, lai tur viss ļurkājās, moškas augs, moškas nē. Nu, tas ir tas pats variants. Kāpēc likt uzreiz virsū kroni uz to implantu, kurš nav ieaudzis? Jūs padomājat, jūs kaut ko ēdat, kaut ko darat, viņš taču kustās, viņš ir kustībā, kā viņš var ieaugt? Nu, pēc tam arī viņš izkrīt ārā. Nu, kaut kā tā, vai nu neievēro, pieņemsim, ko pasaka dakters, ka pēc tās implants krūvēšanas, ka viņam tur mierā jāstāv, jāaug, reku rezultātu un reku komentāru. Nu, kaut kā tā tiri-piri. Pišķili juhu.